tas uguns ir īsts game changers. Tik līdz riekurs, pilnīgi cits. Cits sajūta, Tā ir. Zini, šie tie rītiņi, kur principā tu pārbaudi visu ekipējumu. Tā, kad sākās ar to, ka tev jāizlien ārā ir no hamoka vai no telts, tad jautājums, vai tev zābaki ir sasaluši vai nav. Viņi var ielikt kāju iekšā reāli vai nevar. Tas ir tās pirmās lietas. Es nerunāju par to pagulēšanu, par to atsevišķi izrunāsim. Tālāk, vai tev gāze darbojās vai nē. Vai rekur gāzes degls stāv virs ugunskura un tikai tad viņš strādā normāli. Reku benzīns strādā visu laiku, vakar jau pierādījās. Tālāk gatavotājiem. Edz līdzjutējiem, tur ir silti pie ugunskura, bet šitās tepiķītes, viņš var būt daudz mazāks, teiksim, nesot mugursomā. Tā būtu jābūt obligātai lietiņai, jo arī pie hamoka izkāp no rīta kājiņas sausumā. Šobrīd stāvot nesalst. Mednieki, protams, zinās, stāvot medībās, dzinēju medībās uz numuru, arī bieži vien šajā augstajā laikā 5 maziņi eglis zariņi. Tāda maza tepiķīte, reāli 2 reiz labāk, 2 reiz siltāk. Zini, plusgrādos viss strādā, viss ir forši, viss labi. Baterijas nebeidzās video kamerām. 1000 lietas, tāpēc ir vērts padzīvot pāris naktis šajā mīnusiņā. Skaidri nonāksiet pie secinājuma, kas strādā un kas nestrādā. Ejam, paskatīsimies, kā mēs dzīvojam šeit. Tātad šūpuļtīkla hamoka setiņš ar piešūto dūnu siltinājumu apakšā. Pirmais, primāri, zābakus atveram līdz galam vaļā, tā, lai mēs varam brīvi novilkt, uzvilkt, jo, ja zābaki pa nakti būs sasaluši un nebūs atvilkta vaļā, mēs vienkārši savus kājas nedabūsim iekšā. Tas, kā man patīk darīt, šajā brīdī es ieguļos vērtajā pozīcijā, tad es ģērbjos nost. Novelku bikses, nolieku tur, vai arī, ja ir atkal mitrs vai vēl kaut kas, es varu te karināt iekšā, tad viņas jau te forši sāks žūt, lēnu garu. Velku nost jaku, jo tas, ko mēs gribam ielīst tajā guļamaisā, pat neielīst, apsekties tikai ar viņu. Jo īpaši, ja mēs lietojam dūnu guļamaisu, viņš zem mūsu svara saplok pilnībā plakans un vairs nesilda. Un galvenais ievērot to principu tātad par zeķēm. Zeķis nedrīkst būt stīvas, stingras, kas saspiež pēdu, jo mums vajag dabūt apkārt savam ķermenim gaisa slāni. Sākumā būs augsti, bet pēc brīža mēs sasilsim un būs jau labi. Lūk tā, tā mēs te čučam. Un ir diezgan patīkami. Ritēja 37. medību diena. Mēs joprojām sežam pie ugunskura, joprojām ziema. Jā, mūsu medību piedzīvojumi tikai, kā teikt, attīstās, paliek ar vien smukāks laiks. Ziema ieskrējusies. Man ir viena ideja. Kriš, man ir ideja, ko mēs darām ar tiem briežiem. Rauj vaļā. Mēs varētu viņus aizvest ar tur pie tevīm, ne jau visus, izmērīt labākos gabaliņus. Tieši tā. Uz pavāru māju. Jā, manuprāt, tas būtu super. Īpaši parādīt foršiem cilvēkiem to procesu no sākuma līdz beigām. Un arī uzlikt kaut kādu akcentu uz to, ka visur ikdienā mēs varam padomāt par to sākuma punktu, tom, ko mēs ēdam, liekam mutē. Jā. Un kā mēs viņu apstrādājam, kā mēs viņu pagatavojam. Vispār tā pati ideja, kā veidojās ēdienas uz galda. Ja tu pats redzēji, brieži staigāja, tad mēs nomedījām, tad ir milzīgs darbs viņu izvilkt ārā, izveidināt, tālāk dalīt. Nogatavināt. Jā. Un, lai ir tas priekšstats savādāk, bieži vien cilvēkiem iespējams liekas, ka tas briedis tā arī izstāsta, tā kā viņu restorānā uzliekas galda ar puķītēm un mērcītēm. Bet tas īstais stāsts ir pilnīgi savādāk. Ērikam patīk to šitā ideja? Nav varianti. Jo man liekas, jo pavāru mājas arī tā pamatnostāja ir pirmkārt viss, kas ir audzēts Latvijā un kaut kas uz vietas. Ja? Manuprāt, tas ir vispār Latvijas lepnums. Mūsu tas tīrā visa daba un ka mēs te varam izaudzēt tik daudz foršas ekoloģiskas lietiņas. Un sevišķi uzlikt to uzsvaru uz tādu briedi.
kurš ir Latvijā, mazajā Latvijā. Un daudz, kur viņš nav, mums viņš ir garšīgs. Daudz. Laba ideja. Tā arī darām. Savukārt, draugi, piesprādzējieties, sagatavojieties, jo tas būs ļoti garšīgs tālāk raidījuma turpinājums. Ir ko nest, ne? Ir. Pasties, Krišān. Vēl labāk vietiņu brieži, lai atrastu, ne? Pasties, mājas visapkārt. Tie brieži, ne? Brieži. 1, 2, 3, 4 gulējuši. Nevēlt viņus sauc par slēpotājiem, ja? Re, kur var redzēt, kā viņš to kāju līdzi. Jā, mēs esam daudz dienas medījuši. Labi, veiksmīgi, skaisti dzīvojot dabā. Krišāns jau ir civilizācijā, smuki saprizēts. Nomazgājies. Jā, un šitais briedis, ko mēs medījām, ir noturēts cik dienas tagad sanāk? 10 dienas dzesētavā, nokarināts ar ādu. Jā, medīts ar mīlestību, sadalīts gabalos ar mīlestību. Un kur nu vēl labāka vieta, kur viņi tagad būtu pagatavot? Būtu kā šeit Līgatnē. Varbūt kādā vietā, kuriem ir Michelin zaļā zvaigzne? Piemēram, jā. Pie pavāra, kurš nav jāstāda priekšā, Eriks Dreibans, kurš vadīja pavāra māju jau daudzus gadus. Un tavs dēls Un Arturs, ar viņu sazobē. Kurš piedalījās medībās. Un, kā teikt, mums ir no meža ar skaistu procesu pataisno uz vietu. Jo katram medniekam jau tā kulinārā sastāvdaļa, tā ir arī ļoti būtiska lieta. Un mēs redzam, ka arvien vairāk mednieki izkopja jau tādu ļoti niansētu un detalizētu. Jā, meklē receptus, meklē kaut kādus jaunus veidus, kā pagatavot. Šodien mums ir briežu karbonādes, akniņi, sirsniņi, kaut kas tāds, kas medniekiem vienmēr jādomā, kā tad pagatavot, kā likt galdā. Un man liekas, ka ir izcila zīme, ka mēs šādā vietā esam atnākuši reizē ar briežiem. Ar briedi maisā un ar briedi tepat. Bet tas ir izcili. Kur vēl tāda vieta, ne? Latvijā, kur brieži guļ pie paša restorāna? Pagalmā tev. Jā. Tas saimnieks mājās. Smaidīgs. Čau! Vesels. Prieks redzēt, jā, čau! Čau. No ko? No valkas dzirdēju nākat. Tu redzēji, mēs esam sapucējušies, pat izējamos dzeltenos cimdus uzvilka, jā, un mēs ar Krišānu sarūpējām visādas meža veltes. Nu labi, iesim iekšā, skatīsimies, ko jūs man atvedāt. To, ko izdomāsim, jā. Erika, nevēlt esam pie tevīm, jo man šķiet, ka mana filozofija attieksmē pret medījumu, pret gaļu. Mēs medījam ekoloģiskāko gaļu, kāda Latvijā ir, vispār Eiropā. Otrkārt, medījam ar domu pašpatēriņam. Sev, ģimenei, radiem. Man liekas, ka pavāra mājas filozofija arī kaut kur iet līdzīgi. Pacienāt cilvēkus ar to, kas Latvijā audzis. Pilnīgi varu piekrist tieši tā, un arī, ka mēs necenšamies samedīt kaudz, bet tik daudz, cik mēs paši varam patērēt. Jā, tas ir mūsu viesis un tā, un tad arī no tā lopiņa cenšamies visu izmantot. Gan kaulus, gan aknas, gan sirdi. Nav labie, sliktie gabali. Nē, vai ne? Viss ir. Šoreiz paņēmām tev labi nogatavināts gabals, ar Krišānu nomedījām. Tie brieža aizmugurējās ciskas 2 muskuļi, tu viņus noteikti atpazīsi. Paņēmām akniņu, jo subprodukti bieži vien netiek labi novērtēti, bet viņi īstenībā, mēs zinām, Sibīrijas mednieks, pirmā lieta, ko viņš apēda, ir silta akna. Tur ir viss iekšā, visi vitamīni, viss tur, kas vajadzīgs. Un sirsniņi. Arī lieta, ko parasti varbūt tās nemāk izmantot, nezinu, kā izmantot. Un tad ceram uz tavu, kā teikt, pieredzi, uz tavu garšu. Kaut ko pagatavojam. Jā, manuprāt, lieliski gabali un ceļojot pa Āziju, pa tuviem austrumiem, man vienmēr ir
garšojis un paticis, ka tur arī māk izmantot no lopiņa pilnīgi visu. Un tad, ja Latvijā īpaši nav populāri grilēt saknes sirds, tad tur tas ir normāli, ka tu ieej nakts tirgu, uz iesmiņiem ir akniņas sirds un viss tur grilējās. Un tad es domāju, kaut ko līdzīgu uztaisīsim tagad, lai var pagatavot. Forši, jā, lai medniekiem arī kaut kāda pieredze, kaut kāda jauna garša, lai mēģina. Jā, un tad šo mēs daļu samalsim, uztaisīsim tādus kebabus, jā. Jo bieži vien ir tā lielākā problēma sacep cepeti, bet ko ar to malto gaļu darīt, jo kotli tas jau apminikuši un tā, un parādīt, ka barbekjūs sezonai nav nesezonas, arī ziemā var grilēt. Uguns vienmēr silda un dod gaismu, jā. Tieši tā. Forši. Man patīk tādi maigie sīpoli, kas nav tik asi. Tāpēc izvēlos šalotu sīpolus, kuriem tā garša ir daudz maigāka. Jā. Un uz šo daudzumu, ko mēs samalām, tad viens šalots, viens ķiploks, bet var arī likt vairāk. Un sviestu, graudu sineps, kādu teikaroti pieliksim, protams, sāle. Un ir pavāra māja radījusi lieliskas garšvielas, kas ir ielopām gan medījumam, un tad tās beram klāt. Tai garšai jābūt maķinīt intensīvākai nekā viņi gribās, jo cepoties tam līdzīgi, tad tas, nokompensēsies, jā. Tad tagad to visu tā kā uztais vienā pikucī, un to pikuci ņem un svied pret bļodu. Jā. Un viņai ir visai droši. Jā. Tas iedod, ka tagad, ja mēs liktu uz tā iesmu, viņa būtu irdena. Viņa visā sakompresē. Viņa tieši tā. Tu viņu sasit kopā, un tad viņa turēsies. Jā. Piemēram, tu liec uz iesma, un tad viņu veidot. Tad, redz, kur mums ir akna, un tad griežam tādos šašlika gabalos, lai uz iesmu viņš turētos. Tā, tagad tu paņēmi sirdi, jā? Tagad tas sirdi. Es domāju, mēs liksim visu kopā uz vienu iesmu, pamīšus. Klausies, kāda tavu novērojuma tieši par to ēšanas kultūru? Man liekas, mēs esam joprojām diezgan konservatīvi. Jā, bet es domāju, mēs ar to neesam unikāli. Un eju un tagad Omei dzimšanas dienā iedod suši. Ja? Kas tas tāds ir? Bet no otras puses, tā kā jūsu restorāna uzdevums ir mazliet šos stereotipus laust un piedāvāt kaut kādu tādu savādāku pieeju. Jā, mēs jau arī to darām. Mēs ņemam tradicionālos produktus un viņus pārveidojam mūsdienu garšās, jā, un tad cilvēkam viņš paskatās, tiešām man līdz šim negaršoja kaut kas, tur paprika, piemēram, bet mēs viņu uzgrilējam, sataisam, viņš, garšīgs tas ir. Paņemsim atkal šalotu, viņi pavisam viegli taisās, to visu liekam blenderī, sagriežam šalotu, lielos gabalos, jo blenders pārējo darbu izdarīs. Mums ir balzāmetiķis. Piemēram, uz šī daudzuma, kas mums ir tur nepilns kilograms, viena šalote, kad 5 ēdam karotes balzāmetiķis, viena ēdam karote eļļa. Redz, kur ir timjāns pavisam nedaudz, bet var arī bez timjāna iztikt. Kas ir svarīgi? Cukurs.
kādas 2 steika rotas. Tas. Nu, tas viss ir. Tā, nu jā, to marinādi, jā, mēs laižam iekšā. Un te mums ir arī atsevišķi barbecue marinādi, kuru mēs nedaudz tad pieliekam. Viņam vajadzētu, kā tev prāt, pastāvēt, ievilktos? Jā, nu, protams, jā, nu, kaut kādas, tā kā akna sirds ir diezgan tādas, mīkstas tās gaļas, tad viņiem nevajadzētu stāvēt akurāt tur, nezinu, diennakti, bet, kādas 4 stundas, vajadzētu 5, lai viņš sakožās, jā. Un, protams, droši vien jau to lielākā daļa zina, ja gribi ātrāk, lai viss iemarinējies, atstājas siltākā vietā. Piemēram, tu tagad uztais, tu mēs ejam ugunskura, kurināt tam līdzīgi. Es viņu iemanēju un nelieku leduskapī. Tepat istabas temperatūrā. Un jā, istabas temperatūrā, un tad tie procesi ātrāk notiekās. Te ir gan akna, gan sirds. Spraudīšu, tagad jau tādā marinādē nevar viņas tik labi vairs atšķirt tos gabalus, bet spraudīsim pamīšus. Akna, protams, nedaudz ātrāk izcepsies nekā sirds, bet man, piemēram, arī garšo, kad sirds ir tāda nedaudz, arī akna, kad vēl nav pārcepta, ka nav vate, jā, kad viņa sulīgi. Meistar, kā kurās? Vai šādā ziemiņā būtu grēks arī gatavot iekšā, ne? Jā. Es arī labi pastrādājuši. Jā, skaties, kādu iesmu dabūjām. Zin kā, cilvēku no meža var izdzīt ārā, bet mežu no cilvēka nevar izdzīt ārā. Šito jau principā uz ugunskura arī var gatavot. Uz ugunskura uzreiz pēc medībām, mierīgi vai arī mājās uz ugunskura vispār. Mednieku mājā, kamēr pārējie griež rekumus kartupeļu iekšā, cepās. Tos ielikām nedaudz laicīgāk jau. Šitais mazais gabaliņš mums ir no aizmugurējās briežu ciskas. Tāds muskulīts viens, kuru stabili var izmantot gan arī kā karbonādi. Šo tur es lieku uz restes virsū, ne? Jā, droši brīvajā vietā. Jā. Neatceros, kāds pavārs teica, bet zinu, ka bija pavārs, kurš teica, ka gatavošanai jābūt tā kā mūzikai. Jāliek uz siltas pannas, šajā gadījumā uz siltām restēm. Ka jāčurkst. Drusciņā, ne? Jā. Uztaisīsim pie grilēdieniem piedevas. Viens būs, redz, kur mums arī vasarā salasīts gailens, sasaldēts. Es parasti viņas sacepu sviestā un tad lieku vakuma maisiņos, savakumēju un saldētavā iekšā. Būs grūbas. Un paņemšu dažādas marinējumus un uztaisīšu viens no maniem mīļākajiem un ātri pagatavojamiem salātiem. Tie saucās Latgales salāti. Mums jāsagriež ir gurķis plānās šķēlēs un tad sagriežām arī maigo sīpolu, šalotu sīpolu plānās ripiņās. Un tad tās ripiņas liekam iekšā, tā kā izņemot vienu no otras ārā. Sāli iebaram, tad pavisam nelielu šķipsniņu, pavisam nedaudz zeļu, kādu teikarot uz šī daudzuma, cukuru un ābolu etiķi vai parasto. Galda etiķi. To tā vairāk, lai būtu tāds saldskābu garša. To visu mēs diezgan nekautrējoties mēģinām samīcīt visu kopā. Tad sataisīsim gailens ar grūbām. Atkal ņemam tos pašus šalotu sīpolus, kurus smalki sagriežam. Liekam gailens klāt. Viņas jau ir saceptas, tāpēc var teikt, tagad atliek tikai viņas izkarsēt. Un pielikšu kādus 2
gabaliņus sviestu, lai viņi sakaramelizējas. Un timjānu. Liekam klāt grūbas. Un to visu tagad samaisam un izsildam. Kas svarīgi nepārcept arī, jā? Svarīgi nepārcept, jā, lai nav arī sauss. Nu, šitā jau viss tās gatava. Re, kur smuka no ārza, smuki brūns. Šitais gatavs. Nu, un es domāju, kartupeļi arī tūlītās jau būs gatavi, tā kā būsim labi trāpījuši un Varēsim baudīt, ja varēs iekšā. nedaudz uzēst. Atceramies ar šito gabaliņu, jebkuras sarkanās gaļas, karbonādīta filējiņa, pakaļkāja. Mēs gatavojam, te jūtam, bet ierēķinam to, ka mēs pēc tam noņemsim nost 5 minūtes vēl. Viņš turpina gatavoties, viņam jāpastāv, jāatsulojās, jāpagatavinās, un tas arī dabona to vienmērīgo skaisto krāsu rozo. Tas nozīmē, ka viņi nevajag... Šeit viņš var būt nedaudz negatavāks, nekā tas viņš būs pēc tam. Garīgi ies un, kā teikt, jāskatās perimetrs. Pirmā porcija studijā. Ideāli. Nu, redz, kur viss jāsāk ēst. Dažādi marinējumi. Šito te mēs uztaisījām, kur tie latgales salāti. Te ir manas gailenes ar pērļu grūbām. Vēlēns tevis pašlasīt? Jā, tieši tā. Šis stočina no mājām, no saldētavas izņemts. Ērika, jaunam gadam sākoties, tu varētu medniekam iedot kādu foršu novēlējumu, jo no vienas puses medības ir viss sanākais process, ko cilvēks ir nodarbojies no pašiem sākumiem. Tā kā izdzīvošanas, makšķerēšana, medības, sēņošana, jā. Šodien, principā, arī dzīvībai vajadzīgs, bet padarāms, kā teikt, daudz arī skaistāks. Nu jā, kas novēlējums medniekiem un visiem dabas gājējiem, galvenais jau izbaudīt to procesu, jā. Un sekundāri tad jau ir tavs medījums ir vai nav. Un, ja ir medījums, tad man tā liekas, vispār ir izdevusies diena. Un tad uz to medījumu paskatīties varbūt tās nedaudz savādāk. Varbūt šodien kaut kas tev palīdzēs saprast, ka var ne tikai kotletes taisīt, bet kaut ko vairāk. Un, ja noslēgumā no tā viss sanāk ļoti garšīgi maltīti, tad ir dzīve izdevusies. Mēs redzējām, šeit saskrēja, kā teikt, viss kolektīvs, kurš šeit ir uz vietas. Paldies tev liels, ka teikt, kopā varam daudz ko izdarīt, lai jūs pavārmāja arī šeit, kā teikt, labi, garšīgi ēdieni.